Viktor, Yep. kāpēc ir tā, ka dažas virtuves pēc 3 gadiem izskatās jau nolietotas, bet dažas pēc 10 gadiem kā jaunas? Tā ir diezgan plaša tēma. Virtuves kalpošanas laiks ir atkarīgs no daudziem faktoriem. Protams, gan no fasādēm, gan no darba virsmas, bet viena lieta, pa ko bieži cilvēki aizmirst, ir korpusu materiāls. Korpus ir tas, ko tu neredzi tad, kad fasādes ir cietas, bet faktiski tas ir tas, uz kā viss turās. Un no korpusa materiāla izturības ir atkarīgs tiešām, vai tev nekritīs ārā skrūves ar laiku, vai tev furnitūra turēsies un tā tālāk. Un gan mēs, gan arī lielāka daļa ražotāju korpusus taisa no skaidu plātnes, bet ir liela starpība, kādas kvalitātes ir tā skaidu plātne. Jo mēs korpusus taisam tikai no egera lamināta, ne tikai tādēļ, ka viņš ir skaists, ka viņam ir plaša palete, bet vairāk dēļ tā, ka viņam ir blīvāka tā skaidu plātne. Tie korpusi viņi krietni ilgāk dzīvo, viņi mazāk baidās no mitruma. Protams, lamināts joprojām nav mitruma noturīgs materiāls, tā kā jāsako līdzi, lai ūdens tur nestāv, bet tas tomēr ļauj virtuvei kalpot krietni ilgāk. Un sanāk tā, ka šī ir akmens? Šī ir akmens virsma, jā. Un cik biezām jābūt tām skaidu plātnē? Skaidu plātnē, jā, lamināta. Nu, mēs taisam no 18 mm lamināta, citi taisa no 16 mm. Bet no 18 mm materiāls mums liekas tāds labāks, protams, viņš ir izturīgāks un mēs pie tā pieturamies jau gadiem. Super. Kur var pasūtīt tik labas un izturīgas virtuves? Jā, raksti mums uz info@olimeblas.lv vai zvani man pa taisno.